Un es aicināšu tie, kas šodien runāja, 5 runātāji, nākt priekšpusē, ieņemt vietas. Es sākumā katram runātājiem uzdošu vienu savu jautājumu, izmantojot vienkārši savus privilēģijas, kas man šodien dodas. Un pēc tam es došos pie jūsu jautāšanas, jums iespēju arī uzdot šos jautājumus. Es gribētu varbūt iziet tieši tādā pašā kronoloģijā cauri, kā mēs gājām, un es gribētu sākt ar Juri tevi, ka mans jautājums būtu tāds, vai mēs zinām un vai tu vari iedot kādu tādu lielo skatu uz to, kas notiek, ja mēs domājam par militāriem formējumiem, nacionālajiem militāriem formējumiem valstīs, kas notiek mums kaimiņos, vai tur arī notiek tas pats, kas notiek Latvijā, un tas notiek tāpat, vai tur ir kaut kādas atšķirīgas tendences? Varbūt var iedot raksturojumu. Jā, darbojas. Sākšu ar aizjūtas kaimiņu. Zviedrijā visi mierīgi. Tad par pārējiem abiem kaimiņiem Lietuva un Igaunija. Jā, Lietuva un Igaunija savu pilsonisko neatkarību pilsoniskajā variantā pasludināja 9 mēneši pirms Latvijas. Tas notika februārī. Viņi pašā 1918. gadā, bet februārī. Bet lieta ir tāda, ka realitāte bruņoto formējumu veidošanās sākās taisnība pašā novembrī, ko tad pat, kad mums. Lietuvas armijas dibināšanas diena ir 23. novembris. Pavisam nesen bija arī 105 gadi, kopš dibināta Lietuvas armija. Situācija visās 3 valstīs uz dibināšanas brīdi ir apmēram vienāda, proti visas 3 valstis atrodas Vācu okupācijas karaspēka kontrolē. Tas ir novembra vidus. Bet uz visām 3 valstīm sākās uzbrukums no austrumiem. Un tas ir tas katalizators, tas pamudinājums dibināt šos nacionālos formējumus. Lietuvā tātad 23. novembris, un tikai pēc tam sākās, protams, ka tie pirmsākumi bija drusku jau pirms tā 23. novembra, bet realitātē tie lieliekie formējumi 3 pulki, ja nemaldos, kas dibināti Kaunijā, Ķēdeņos un ja nemaldos kaut kur Šauļu apkārtnē, tas ir pēc 23. novembra un novembra beigas. Bet no austrumiem sākās lielnieku uzbrukums. Latvijas saistība Lietuva ir tāda, ka, ja nemaldos, 18. decembrī Daugavpilī, lielnieku ieņemtajā Daugavpilī tiek dibināta Lietuvas padomju valdība. Neatceros, kā sauc to viņu galveno komunistu. Un šis karaspēks sāk uzbrukumu no austrumiem, tiek ieņemta Viļņa, Lietuvas pagaidu valdība no Viļņas, ko viņi uzskatīja par savu galvaspilsētu. Toreiz pamatot vai nepamatot, tas ir skatoties, kā mēs simpatizējam poļiem vai lietuviešiem. Pārceļās uz Kauņu, Kauņa lielnieki Kauņu neieņem, un rajons ap Kauņu ir arī tas, kas ir Lietuvas nacionāla formējuma šūpuls. Tā kā mums ir Liepājas apkārt un Igaunija, tad lietuviešiem tas ir Kauņa un apkārt Kauņa Ķēdeņi un apkārt uz Polijas pusi. Lietuvas pusi ir tas, ka viņiem aizmugurē Polija, kas viņiem palīdz ar karaspēku izveidošanu, tāpēc, ka poļiem tajā mirklī ir stratēģiska izdevība atbalstīt lietuviešu. Pēc tam viņi kļūst par, tādu maigi izsakoties, nesevišķi draudzīgām valstīm, kas, kā sakot, sabojāja visu kopājumu visās mūsu kolektīvās drošības sarunās dēļ Viļņas. Bet 18. gada nogalē tas ir tas, ka vēl viņi sadarbojās, jo jūt, ka viņiem ir kopējs ienaidnieks, tie ir lielnieki. Igaunijā savukārt, jā, arī visu gadu kopš proklamēšanas, kopš 24. februāra noritēts tāds mierīgs, lēzens Vācijas okupācijas režīms, kurā Vācu okupācijas režīms īpaši netraucē Igaunijas nacionālajai valdībai, bet īpaši arī viņu neievēro. Ir un ir. Nevienā viņi tur īpaši netraucē, Igauņu valdība arī nekādas īpašas aktivitātes neveic. Arī tas robežšķirne ir 11. novembris, proti Kompienas pamiers, un tad, kad Vācu okupācijas karaspēka status mainās. Un sākās uzbrukums no austrumiem, gan no Narvas,
Tas ir no patiešo Stālinu. Gan arī uzbrukums Igaunijai sākās no Latvijas teritorijas, jo uz to brīdi, tas ir 18. gada beigas Latvijas teritorija, faktiski visa Vidzemes teritorija ir ieņemta, lielnieki ir ieņēmuši, un uz Igauniju sāk virzīties, tur valdes, man laikam labāk mācēs to pastāstīt, latviešu saknes strelnieki. Un Igauņu nacionālās daļas, kas uz to brīdi ir apmēram 2000 cilvēku, tas ir 18. gada novembris, Igaunijas nacionālā karaspēka daļas, cīnās, kā es domāju, ar ko? Ar sarkano latviešu strelnieku pulkiem. Igaunijas teritorijā. Uzskatot viņus par agresoriem un par okupantiem. Igaunijas puses savukārt ir tas, ka viņiem aizmugurē ir Somija, kas palīdz gan ar karu, kas uz to brīdi jau ir izdzinusi visus savus sarkanos no savas teritorijas, kuriem ir viņa teritorija atrodas Vācu ekspedīcijas korpusus, kuru komandē tas pats Rīdigers von der Goltz, kur Somu uzskata par savu nacionālo varonu atšķirībā no mums, kas uzskata viņu par pasaules ļaunumu. Tu ļoti labi noraksturoji, man šķiet to cēsu lomu, to laiku un to, kas ir cēsis, bet tomēr man personīgi paliek tas jautājums joprojām aktuāls. Kāpēc cēsis, kas cēsim to laiku ir tāds, kāpēc šeit notiek tas, kas notiek? Tu iezīmēji to dzīvā spēku vai cilvēku kontekstu, bet domājot, kāpēc šī vieta ir tā, kas tomēr kaut kādā ziņā akumulē to ka šeit var notikt tas, kas notiek. Paldies par jautājumu. Dabīgi, ka vienkārši uz to nav tā atbildēt, tur vairāk tie komponenti tādi salikās, kādas cēsis izvirzīja, un atkal varētu teikt, bija lietas, kas blakus gan Valmierā, Limbažos, Valkā neizdevās realizēt, veidot šīs brīvprātīgo vienības saformēt, jo tur, vai neteiksim, jau varbūt tā proporcija veidojās savādāk starp nacionāli noskaņotām pilsoniskām aprindām un lielinieku atbalstītājiem, un līdz ar to, vai neteiksim, bija dažādi tādi ekscesi, kur, vai neteiksim, tur, vai, neatsaucās uz tām mobilizācijām, jeb arī, kur aicināja, vai ne brīvprātīgi stāties. Un jau, vai neteiksim, arī tajā savā prezentācijā es mēģināju tā parādīt, ka arī liela loma bija tam, kad Cēsīs izdevās izveidot arī šo te, varētu teikt, pagaidu domi, pašvaldību, kur iegāja dažādu, vai ne, šo te politisko partiju, organizāciju pārstāvi, un kā redzam, tie arī bija, kas, vai neteiksim, risināja tos jautājumus, piemēram, pārtikas apgādē, tas pats pieminētais Andrejs Kampe, ja atkal domas priekšsēdētājs mācītājs Voldemārs Maldons, kā arī pats pilsētas galva Longīna Causējs, un tādi bija arī citi. Un vēl bija, nebija šeit pārstāvēts ar tādu portretu un tādu, bet cik es arī skatījos tajās avotos, dokumentos un arī atmiņās liela nozīme bija, ka vienbalsīgi apstiprināja aprindas priekšnieku amatā Juri Eiza, vai ne, kurš, vai neteiksim, arī rūpējās par tādu kārtības nodrošinās un tā. Un līdz ar to, vai ne, varētu teikt, tas viens faktors bija no kā tie notikumi uz vietas risinājās, un nākošais jau bija atkal, vai neteiksim, cik strauji tuvojās lielinieku karaspēku, respektīvi pirms to lielnieku karaspēka tuvošanās Cēsiem un Cēsu apkārtnē pa priekšu nāca Vācu okupācijas karaspēks, kas būtībā izgāja cauri Cēsīm, un arī tā visu laiku tā problēma, ko
mēģināja arī atrisināt Vidzemes apsardzības apgabalu priekšnieks Apinis, vai kā dabūt, vai neteiksim, gan ieročus, gan atbalstu no šīm aizējošām vācu vienībām, un tāda tas nebija. Un nākošais, acīm redzot, varbūt, ka jūs varbūt tā mazliet pieminējat savā tajā prezentācijā, bija jau ļoti, kāda tā situācija bija Vācu okupācijas karaspēka. Un tajā brīdī liela teikšana bija tām sociāldemokrātu zaldātu padomē. Un tā kā mēs neteiksim, tas jautājums tāds ļoti daudzpusīgs, komplicēts. Paldies par šo. Es domāju, ka tur mēs vēl atgriezīsimies. Mans nākamais jautājums būs vēl tev, bet viņš kaut kādā ziņā pēc tam pārnesīsies arī pie Jākapa. Faktiski, tie šo stāstu dzirdēja, droši vien nevienam telpā esošajam rodas jautājums par šo Jāni Jansonu, kuru tu pieminējies nedaudz ironiski salīdzināja ar Rembo. Kā tu teiktu, kas šī izpausme ir? Tā ir kaut kāda ticība, drošsirdība, vai tā ir tāda, nezinu, pašpuļciskums, vai arī tā ir, tāda reāla cīņa par savu zemi? Šajā gadījumā Jāņa Jansona, no kurienes tā informācija ņemta, ir no viņa Lāčplēša kara ordeņa kavalieru apbalvošanas lietas, kurā ir gan viņa īsta biogrāfija, gan viņa arī vēstules, ko šie kavalieri pēc tam ir rakstījuši. Un viena lieta, ko es varu redzēt no šīm apbalvojumu lietām, un attiecās arī uz Jāni Jansonu, ko es varbūt pieminēju, piemēram, tajā pašā jaunās muižas ieņemšanas kaujā, mēs varam redzēt, ka viss kaujas liktenis izšķīrās uz apmēram 10 cilvēkiem. Mēs zinām Oskara Kalpaka lomu, kurš principiāli negūlās lodēm un neļāva citiem negūties lodēm, jo tā ir komandiera privilēģija iztaisīties par nemirstīgu. Pārējiem tādas privilēģijas nav. Bet karavīri, kas šeit piedalījās, tur ir gan virsnieki, gan instruktori, gan ir vienkārši karavīri, kuri saņemās un iet. Un no manas pieredzes, mana pētniecība ar Otro pasaules karu saistās, ir tāda Vija Hāznera vēstule rakstīta 44. gadā, kur viņš raksta pēc kaujām Viļīkais krastos. Viņš raksta, ka ja no rotas paliek pāri 15-20 cilvēki, tad rota ir kaujas spējīga. Pārējie, vai viņi ir apmācīti vai nav, tas nav tik svarīgi. Man ir svarīgs šis kodols. Un šis kodols, es domāju, karavīri, kas atrodas šeit, to viņi redzēs, ka tas ir tāds kā talants. Kādam ir un kādam nav. Un tas, ko mēs redzam arī Ukrainā. Ir kādam cilvēkam, kuram saslēdzās, un ir šī te lieta, ko varbūt miera laikā neredz, bet šie te karavīri kara laikā pēkšņi viņam ir. Un ko es šeit gribētu uzsvērt, tas nav tikai dzimtenes mīlestība pati par sevi kā šī te motivācija, bet šeit ir vairāku līmeņi, dažādu virzienu motivācija. Dzimtenes mīlestība mēs varētu saukt tādu uz mērķi virzīt, ka mēs zinām, kas ir galvmērķis, pozitīvs mērķis, par kur es cīnos. Un tad ir motivācija, kas ir, ko angliski sauc par tādu band of brothers mentalitāti. Mēs, kas ir labāki par visiem citiem, tāds sporta komandas mentalitāte, kurā mēs esam visi pārējie lūzeri un mēs esam spējīgi kaulus gāzt, kas ir universāli. Tā ir visās armijās, un kas ir ļoti interesanti, ko es varbūt nepieminēju, bet tas vienīgi, pret ko karoja Kalpaka bataljons un Cēsaru otrais padomju strēlnieku pulks, arī viņam bija šī te iekšējā komandas mentalitāte, un tur varētu stāstīt viņu, kā viņi izlauzās no Ielenkuma, no Dobels līdz Bauskai, nogāja gandrīz 100 km 24 stundās ar zaudējumiem, bet izgāja ārā, un tā bija viņa attieksme, ka mēs, vecie strēlnieki, mēs parādījām, kā tās lietas jādara. Ja. Un man ļoti labi slēdzās kopā ar, ko kolēģis stāstīja par pieskaroties pie strēlniekiem, tas, ko es arī gribēju uzsvērt, kad šie karavīri, kas karoja Pirmā pasaules karā, viņiem jau nebija šī te pozitīvā mērķa, par ko mēs karojam. Ja, nekādas Latvijas jau nebija, bet tas neizslēdz viņu
cīņas sparu, cīņas gribi, viņas sitās par viens otru. Un tā ir tā lieta, ka man ļoti patīk arī bilde, kur bija šī lūkšana pirms došanās uz Ķekavas kauju. Es, protams, ļoti atvainojos, es diezgan tāds neticīgs cilvēks, diezgan liels atteiks, bet arī šajā brīdī, līdz brīdi visi, ja. Bet šajā brīdī tu redzi to, ka mēs visi kopā esam nonākuši līdz brīdim, un tālāk ir kaut kas ārpus, ko mēs vairs nevaram kontrolēt, mēs to vairs nespējam ietekmēt, bet mēs visi esam vienādi, un mēs visi kopā tam iesim cauri. Un tas, kur šie karavīri izdzīvojuši Pirmajā pasaules karā, paņēma līdzi uz Cēsarotu, uz Kalpakarotu, uz citām vienībām, kur tajā brīdī, kad bija varbūt kādi brīvprātīgi, kas nekad kaujā nebija bijuši, viņš viņam pateica, viss kārtībā, mēs tiksim cauri, mēs kopā tam iziesim cauri. Un tā ir šī tāda ļoti svarīgā lieta, kas man šķiet, ko mēs drusku zaudējam strēlnieku pienesumu, viņi vienkārši uzsvarot, brīva Latvija jau nebija, te varbūt viņam nevajadzēja karot, un drusku komentējot, ko Juris teica. Gan Lietuvas, gan Igaunas piemērs rāda, ka nepietiek tikai ar mērķi, ir nepieciešams arī pieredzējuši karavīri, kurš par šo mērķi prot sisties un zina, ko tas maksā. Paldies par šo, un vienkārši paturpinot, kāpēc es teicu, ka es došos tālāk pie Jāka, kā tu teiktu to, vienkārši paturpināt to, ko Valds teica, tu ļoti labi noraksturoji savā prezentācijā šīs vērtību lietas, es gribētu teikt, tādas pamatlietas, tik cik tev ir izdevies skatīties, tas ir kaut kas visaptvarošs, kas piemīt. Vai faktiski tas jautājums tāds, vai mēs faktiski runājam par dažiem gadījumiem, vai tas ir kaut kas, kas piemīt, vai viņš ir, es nezinu, nebūtu īstais vārds teikt definēts, bet viņš ir tāda, viņam ir tāda karavīra, ka mēs sakam, ka mūsu karavīram ir šis. To tā var pateikt? Vai? Es domāju, ka Valds jau precīzi to pateica, ka karavīru vide ļoti tā kopīgā pieredze veido to fonu, uz kura šīs vērtības var tikt koptas. Un domājot par jūsu jautājumu, es atļaušos to pastīties no šodienas skatījuma, ka runājot ar karavīriem par to, kas jūs šodien vadītu, viens ir, šī biedra apziņa līdzās, bet tas lielākais mērķis vienmēr viņiem liek domāt par to, ka, un tad es lietoju citātu no rakstiem, ka baili no mīlestībā, un ka tas, kas tev vadīs, un kur neviens pretinieks garām netiks, ir tas, ka tev jādomā par lielākām lietām nekā varbūt tādām ikdienišķām, kas apkārt šo ideju ir jāsatver. Vistuvākā tā noteikti ir tā apdraudējuma sajūta tavai ģimenei, taviem tuviniekiem, kurus tu tiešā veidā dodies aizsargāt un arī kopā ar to visu savu valsti un savu tautu. Es nevaru apgalvot, ka var runāt par tikai tiem avotiem, kurus man līdz šim izdevies par šo domu lasīt. Es pamatā centies skatīties, kas ir izdots ārpus Latvijas, ko ir izdevuši vai gan tie, kas ir bijuši Oskara Kalpaka līdzgaitnieki, ko ir rakstījuši, vai arī paši strelnieki, ko ir rakstījuši. Un tur var sajust šo, tas tik teiks Band of Brothers, šis no mans puses iepriekš palikt nepateiks, bet šī sajūta ir, ka un vēl viena lieta, ka nevar karavīram pateikt šīs vērtības, viņas veidojās no iekšienes, viņas veidojas tajā kopīgajā pieredzē, un arī Friedriha Brieža teiktajā, ka nekad nav jāstās atpakaļ. Tā ir kāda pieredze, kas dod šo drošību, šo pārliecību, ka tie vīri, kuriem tu kopā dodies, tu dodies līdz galam. Un viena lieta, kas man tomēr uztrauc no šodienas skatījuma, ka manuprāt, un es šeit noteikti priecātos, ja es kļūdos, ka mēs vairāk akcentējam šobrīd arī domājot par izglītību vai ko tādu individa skatu punktu, kas man ir labi, kas man dar, kas manai karjerai, tur visur ir šī kopības sajūta, šī vienotības sajūta. Un šo vienotību arī nevar pieprasīt, viņi nevar nekā citādi, kā tikai ar kopīgu pieredzi un vērtību audzināšanu. Un tādēļ, lai kā es skatītos uz nākotni, uz Latvijas valsts drošību,
viens ir šis bruņošanās, mūsu spējas, bet otrs ir tas, cik labi mēs veidojam, audzinam savu nākamo paudzi. Ne tikai tas, ko viņi zina, bet tas, kā viņi sevi izjūt iepratim šai zemē. Paldies. Un es gribētu vēl to pirmo apli noslēgt ar Davidu. Vai tu vari īsi iedot kontekstu, vai mēs zinām to, kāpēc šī flotes daļa ir faktiski piekomandēta klāt šim 5. cēsu pulka bataljonam? Mēs zinām to, kāpēc viņi tur ir? Es nezinu. Kāds zini? Es pieļāju, ka tas konteksts, tāpēc, ka tas centrs jau, kā mēs šodien dzirdējām, ļoti daudz, kas te nezinu, kāpēc, bet CS pievilka un šeit notika daudzas lietas un kaut kur tas bija jāpiesien, jāpieliek klāt, jo šī vajadzība bija kaut kā organizēt šo jūras rotu un viņi tā nosauc un tīri praktiski, ja karjeriem vajadzēja algas izmaksāt, iedot pusdienas, vēl kaut ko, kad kaut kā institucionāli tas bija jāizdara. Tas bija sākums, ka no kaut kā izauga un tas ir liktenis lēmi, ja, kad tajā brīdī kāda pieņem lēmumu, kad varbūt šajā formējumā. Tā kā man nav, es nevaru teikties kā vēsturnieks, tad jāvēršās par vēsturniekiem. Droši, kāds no man? Es gribēju piebilst, ka tas zināmā mērā arī saistās ar 1919. gada CS kaujām. Mēs parasti tās CS kaujas saistām tikai tām CSīm, bet tas bija, vai ne, kā saka, līdz pat jūras līcim visu, vai ne, un arī, vai ne, teiksim, ļoti aktīvi tur jūras virsnieki iesaisties kaut vai gelvi, vai ne, un līdz ar to, vai ne, teiksim, zinām, kaut kāda loģika arī ir. Es gribēju, arī, kas ir vienmēr runājam par mūsu strēlniekiem, latviešu strēlniekiem, Pirmā pasaules kara laikā, bet maz jau runājam par latviešu jūrniekiem, kas Pirmā pasaules kara laikā cīnījās lielākoties, tas bija Krievijas impērijas sastāvā, bet tā bija vide, kur viņi uzkrāja šo, milzīgo militāro pieredzi un daudzos karos piedalījās, gan mūsu admirāls, gan arī šis Puķīts un citi jūrnieki, virsnieki, kas atgriezās Latvijā un šī savu pieredzi zināšanas un lika lietā iepriekš minētiem mērķiem, ja, par savu zemi. Viņiem bija pieredze, viņi zināja, ko un kā darīt, un tāpēc viņi spēja norganizēt ļoti īsā laikā civils nesagatavots vīrus, kas redzēja šo kaujas deksmi, un tur viss saslēdzās kopā tā ziņā. Jā, komentārs par to jūras vai jūrnieku rotu. Vienkārši 19. gada vasarā tur, kur atradās 5. cēsu kāņieku pulks, jaunizveidotais tajā Rīga bija viņa atbildības rajonā, un viņiem tieši tā kā es minēju, viņi te piekabināja kā. Vēl no jūrniekiem, ko es labprāt gribētu pieminēt, ir Landesvēra, jeb Latvijas zemesardzes vācu rotās. Kleista rotā bija vada komandieris viceadmirālis Ferdinands Rādens. Tas ekvivalents būtu ģenerālmajors, kurš komandēja vadu. Tur bija diezgan daudz virsnieki, tas pats Arčibalds Keizerlings jau bija vācu vienību sastāvā un piedalījās Latgales atbrīvošanā un visur, kur citur tie bija pieredzējuši vīri, un tad tajā brīdī, kad bija iespēja veidot floti, nepalaida savu iespēju garām. Ne visi pievienojas, ne visiem tā iespēja bija, bet tādi bijušie jūras Krievijas, tieši Krievijas kara flotes jūras virsnieki, bija salīdzinoši diezgan daudz. Jūsu minētais, ar ko Keizerlings cīnījās, tas sakot ārlieslīņu turnīrā, viņš jau arī bija tās pats Fon Keizerlings cīnījās ar Fon Zalts, divi tipiski Krievu armijas kara flotes virsnieki. Uzsver, Krievu kara flotes virsnieks Fon Keizerlings un Fon Zalts. Tā bija ierasta praksa no viņa jaunības. Tā bija ierasta praksa, ka Foni bija Krievu kara flotes virsnieki. Es domāju par to metodi, tur vaļāties pa zāli, pie balvas. Viss vēlns ir detaļās, kā saka, ja? Labi, lūdzu, tieks publikā un jūs sežat jūsu jautājumi runātājiem šodien par detaļām, kontekstu, jebko, jo man jautājumi ir, ja man netrūkst.
Jā, vēlreiz kādas prasīšanas. Jā, tiešām var piekrist par latviešu un Latvijas teritorijā sauzemē notikušiem militāriem jautājumiem. Iesaistīt cilvēkiem ļoti daudz, par jūrā tiešām mazāk. Man tāds jautājums, tomēr Liepāja cariskās Krievijas laikā spēlē ļoti būtisku lomu karos, zinām, arī pēc tam otrā pasaules kara laikā. Bija Soviets arī neaizsalstoša osta. Flote 4. gadā lielā cariskā devās uz karu ar Japānu, kad zinām, kā tas beidzās cariskai Krievijai. Vai no Liepājas tomēr tās tradīcijas un tālāk tur nenāca kā latviešu tālākie jūrnieki un tās tradīcijas, jo tiešām tā bija ļoti nozīmīga un ilgu laiku, no šodien ir ļoti nozīmīga jūras spēku koncentrēšanās attīstības vieta. Es riskēju ar vēsturniekiem izteikties un vērts apļāvā, bet karostas tā flote jau principā tika iznīcināta Krievu-Japāņu karā, un tas, kas notika pēc tam karostā Liepāja, tās sauszemes cīņas un tālāk. Es neņemos, fleitēt par šo tēmu. No karadarbības viedokļa Liepājas osta faktiski nekādā veidā neatkarības karā nepiedalījās. Ir viena maza epizode 1919. Gada februāra beigās ar vienu kuģi no Liepājas uz Ventspili. Tā ir tāda unikāla, vienīgā mūsu vēsturē desanta operācija pēdējos 700 gados, ko veids tāda vācu Rošera rota. Viņi pēc tam ieskaitīja arī Vācu Landesvērā, kur Ventspili iebrauc ostā un mēģināja kaut kur izsaistīt. Svarīgākā daļa, ko nodrošināja Liepājas, tieši Liepājas kara osta, Liepāja kā osta, bija loģistikas funkcija. Es pieminēju īsi pārgāju par pirmo gvardas rezerves divīziju, kura tika atvesta burtiski 2 nedēļās. Un tas ir tas pienesums, kas arī jūs minējāt Otro pasaules kara. Lielākais pienesums bija kā apgādes mezgls, kā loģistikas centrs, kurš bija spējīgs, jūs pieminējāt neaizsalstošo ostu visu caur ziemu, kurš bija spējīgs uzņemt kuģus, ātri šos kuģus izkrāmēt un bija, kur viņus nolikt. Vai tā būtu pārtika, vai noliktavas, vai kazarmas. Tas bija milzīgs apjoms gan Pirmajā pasaules karā, varbūt nedaudz mazāk. Krievijas armijas izpildījumā viņi ātri saprata, ka no militārā viedokļa Liepāja nav aizsargājumi, tad jau pameta faktiski bez kaujas. Bet Pirmajā pasaules karā no vācu skatu punkta, no Liepājas, ja jūs zinat, izgāja kara flote Sāmsalas operācija Albion, desanta, bet neatkarības kara laikā tā bija vieta, kur arī Angļi veda savus ložmetējus, kuģis Sarāto, tā bija tieši kā loģistikas vieta. Man kā kara ostas bija lielākais, un tad kara darbība mazāk, vairāk loģistika. Bet vēl jau arī tas fakts, ko sabiedrība pirms tam nebija tā pievērsta agrāks, gatavoties šai dienai, proti, ka principā sabiedrība jau neiesaistījās, viņi bija nogaidoši, viņi tur atradās, bet neiesaistījās kara darbībā. Tur varēja arī no pie Liepājas ostu atbalstīt artilēriju vai ko citu. Tā kā viņi tur bija, bet viņi neiesaistījās aktīvā kara darbībā, gaidot kāds būs politiskais atrisinājums uz zemes. Tā. Jā, Valds jau teica, ka stāvs priekšā. Šitā. Stāv tuvāk, papītīšu. Liepāja skaitījās Krievijas impērijas rietumu puses otrā aizsardzības joslas sākums. Liepāja Kauņu Daugavpils. Bet tā kā Krievi saprata, ka vairs modernajā karā cietokšņiem nav tādas nozīmes, tad pēc Krievu-Japāņu kara šī aizsardzības līnijas attīstība tika pārtraukta. Un Liepājas osta un Liepājas cietoksnis līdz galam tā arī nekad netika uzbūvēts. Jā, Pirmajā pasaules karā Liepājas osta nemaldos bija apšaudīta jau 1. un 2. kara dienā, un Krievu vadība saprata, ka viņi nav aizsargājumi, un tā viņi tur nekādu lomu nespēlēja, teiksim, Krievijā. Krievijas pusē 1. pasaules karā, bet par tām tradīcijām. Ja lieta tāda, ka jūrnieki ir īpaši. Jūrnieki tā ir īpaša kasta starp visiem pārējiem karavīriem. Tā vienmēr ir bijis. Krievijas impērijā, kopš Pētera I laikiem, tas arī tā ir bijis. Un, ja militārās reformas, īstenot Krievijas militāro reformu pēc zaudētā Krimas kara, Krievijas impērijas
kara skolas tika pārveidotas tādā veidā, ka tur varēja iestāties jebkurš, tad jūrnieku kara skolas netika pārveidotas, un tajās iestāties jebkurš nevarēja. Tur vajadzēja pierādīt mantas cenzu vai dišciltību. Tieši tāpēc Krievijas Baltijas jūras flote sastāvēja no vienīgiem foniem. Krievijas Baltijas jūras kara flotes komandieris bija Nikolais von Essens, starp citu. Un viņam visi padotie bija foni. Un viņi karoja Vācijas, starp citu. Un labi karoja. Un bija lojāli Krievijas impērijai. Dīvaini, bet tā bija. Un latvieši jūras kara skolās, tas ir gadījuma raksturs, tomēr tā nav tendence, jo, ja lielā masveidībā stājās iekšā sauszemes kara skolās pēc 1866. Ja nemaldos gada militārās reformas, tad jūras kara skolās iestāties tik viegli nevarēja. Tur vajadzēja papūlēties, lai to izdarītu. Tieši tāpēc kara jūrnieku latviešu Pirmajā pasaules karā bija, ārkārtīgi maz. Viņi nemaz tik daudz nebija. Par tradīcijām runājot, von Kaiserlings bija arī tas, kas šīs tradīcijas sāk ieviest jūras kara flotē. Tās bija, kuras valsts tradīcijas tās bija, var viegli iedomāties. Es uzdošu no savas puses jautājumu, kas izskanēja pie pusdienām, neatceros kas, bet jautājumu, kas vēl tev atbildams par, tu minēji, ka faktiski līdz konkrētam brīdim bijusī cēsrot, pēc tam šis bataljons, tur ir ļoti maz kritušie, divi pazuduši, 29 ievainoti. Kāds tur ir skaidrojums? Tīri tehnisks vai tur ir kaut kas apakšā? Kāpēc tik maz kritušo? Laimīga apstākļa sakritība, es teiktu. Jo, ja mēs skatāmies uz kopējo šo marta kaujas, kad notika Kurzemes atbrīvošana, tagad no galvas man bail samaloties, bet apmēram tā, 1. gvardas rezerves divīzija zaudēja apmēram 50 kritušus, 130 ievainotus, apmēram 10 bezvēsts pazudušus, Dzels divīzija zaudēja apmēram 30 kritušus, tur 4 bezvēsts pazudušus, 100 ievainotus, un Latvijas zemesardzes kopā ar latviešu vienībām zaudēja apmēram 15 kritušus. Kas ir interesanti, ja mēs skatāmies uz šo incidentu, pie Airīta, tā saucamā Airītas stacija, tad uz to mums sanāk, ja Borkis bataljons zaudēja 4 kritušus, 5 ievainotus, tas ir ļoti būtiska sadaļa no tiem kopējiem zaudējumiem. Kāpēc teica, ka apstākļi sakritība? Pēc šī kopējā plāna galvenais uzbrukuma virziens bija dienvidos, tur atradās kaujaspējīgākās vienības, gar dzelzceļa atradās apgāde, tur varēja piesviest rezerves un tur arī darbojās. Atsevišķais latviešu bataljons atradās pa vidu. Viņa uzdevums bija pasīvs, viņam lielākoties bija jānodrošina tāda, kā angliski tagad teikt, guard funkcija, kurā tev jānodrošina flanks un jāveic tādu fiksējošu varbūt uzdevumu, tad viņi neatradās galvenajā uzbrukuma virzienā, viņi pildīja savu uzdevumu atbilstoši plānam. Galvenais uzbrukuma virziens bija tāda 1. gvardas rezervu divīzija, līdz brīdim, kad Flečers uz savu galvu plānu izmainīja, kad tā kļuva zemesardzes vācu vienības, un atsevišķais bataljons atradās pa vidu. Tas nebija gluži saistīts ar to, ka vai viņa kaujas spējas būtu zemākas, viņas bija apmēram līdzīgas. Iespējams, šeit kaut kādu lomu spēlē tas, ka var būt vācu virsnieki, tautības virsnieki. Teiksim, Latvijas zemesardzē 95% bija Krievijas armijas bijušie virsnieki. Ja mēs runājam par vāciešiem, mēs domājam par vācu armiju, bet tur varbūt uz vienas rokas pirkstiem tā bija saskaita Hans von Mantēfels, Rādens, varbūt tās pārējie visi bija tur Drachensfelsi un visi pārējie tie bija Krievijas armijas virsnieki. Varbūt viņi neusticējās latviešu vienībām, un tādēļ, labi, mēs viņus neliksim galvenajā spēka pielikšanas punktā, viņi veic savu uzdevumu, bet mēs neriskējam viņam dot šo būt vai nebūt formējumu. Jā, droši kāds varbūt vēl grib ko pajautāt, pirms es jautātu. Man liekas, tas plašākais konteksts, ko visi jūs vairāk mazāk esat šodien minējuši, ka tie Latvijas neatkarības karš un arī Cēsu pilsētas būtiskā loma visā jāstāsta ir daudz plašākā
mērogā nekā mūsdienu Latvijas ģeogrāfiskās politiskās robežās. Ja? Un te, kurš no jums minēja, agrāk es biju dzirdējis 17 vai 19 dažādu militāru armīnieku pakļautību esošas vienības, kas bija Latvijas teritorijā kopš 18. gada rudens, izskanēja pa 21 vienību. Ja? Es teiktu, tas ir fenomens, kā Ulmaņa, ne tikai viņa, bet to laiku Latvijas politiskā elite spēja manevrēt, faktiski esot tikai ar 200 kalpaka sākotnēji pakļautību esošiem studentiem, ja, studentu korporāciju, 3 studentu korporāciju biedriem pārsvarā. Kā visos apstākļos tas neatkarības karš tika izkarots, starp šīm ļoti dažādu interešu, dažādu ģenerāļu, tīri mantisko, droši vien un politisko, personīgo, vispārējo interešu rezultātā nomanevrēt, atrast pareizās alianses pareizajos mēnešos. Un tur tās alianses, kā mēs jūsu stāstījumā dzirdam, mainījās pa mēnešiem. Ja? Tie, ar kuriem tu kopā pirms mēneša karoja pret tiem un tiem, pēc nākamā mēneša faktiski karoja jau pret tevi. Un pēc nākamā mēneša vēl jau savādāk. Ja? Un viss tā rezultātā Latvijas teritorija tika atbrīvot, un mūsu armija bija cik 75,000 cilvēku. Ja? Tātad tas ir, es domāju, tāds varbūt jautājums, tāds retorisks jautājums secinājums, bet man liekas, tā ir tāda unikāla spēja, kas tā laika gudriem vadībā esošiem cilvēkiem ļāva kaut kā sasniegt, jo tas tiešām ir manā skatījumā reāls brīnums. Jā, es droši nokomentēju šo. Jā, šeit var daudz faktorus minēt, bet manuprāt, un tas mans tāds privāts viedoklis, un kolēģi varbūt var nokomentēt, varbūt var nepiekrist, bet manuprāt, svarīgākā detaļa, un šo detaļu es raksturējuši ar piemēru, ka 1919. Gada 15. oktobra rītā Rīgā pār Dzelzs tiltam gāja tas triecienu uzbrukums, tad vienā no grupām, vienā no šiem triecienu vadiem bija 2 virsnieki. Bijušais Landesvēra virsnieks Otto Tīts, kas uz tilta gāja bojā, un viņa tajā pašā vienībā atradās vada komandieris Erasts Jirgensons, bijušais padomju Latvijas 1. brigādes padomju Latvijas 1. brigādes saimniecības priekšnieks. 2 mēneši, 3 mēneši pirms šī trieciena pār tiltam viņi karoja viens pret otru, burtiski. Viens vienā frontes pusē, otrs otrā pusē. Latvijas, es teiktu tā, latviešu politiskās elites lielākais sasniegums bija spēja piedāvāt Latvijas sabiedrībai lielākajai daļai tādu politisku piedāvājumu, ka brīva un neatkarīga Latvijas valsts nodrošinās jums katram Otto Tīcam, Erastam Jirgensonam, Jānim Jansonam, un saraksts ir ļoti garš, labāku dzīvi pēc neatkarības kara beigām. Un šī labākai dzīvei katrs izvēlējās savu elementu. Lielākā daļa no latviešu lauku iedzīvotājiem, zemniekiem, viņiem kritisks jautājums bija zemes piešķiršana. Un Oskars Kalpaks ir tieši viens no tiem, kurš jau februārī rakstīja, jā, ir publicēts dokuments, kur viņš raksta, mums jādomā, ka mēs piešķirsim zemi neatkarības karā kritušajiem, radiniekiem un visiem pārējiem. Mēs runājam par Jāni Zālīti, kurš uzstājās ar to, ka mēs atņemsim zemi vāciešiem un sadalīsim latviešiem, kas bija viens no ieganstiem vai iemesliem 16. aprīļa pučam, jo būsim absolūti godīgi. Tā ir totāla komunistiska pieeja pie zemes jautājuma risināšanas. Nekur citur Austrum Eiropā tik komunistiska pieeja nebija. Bet kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka lielākā daļa no sabiedrības, kas var būt 1918. gada decembra beigās Rīgā sagaidīt padomju strēlniekus sarkanos ar apskāvieniem puķiem, 6 mēneši vēlāk dezertēja no tās pašas armijas un kļuva, piemēram, par Ziemeļlatvijas armijas brigādes karavīru. Tas pats Vils Jansons, Vils Janums. Vils Janums, slavenais mūsu leģiona virsnieks, viņš bija padomju Latvijas armijas ložmetēju rotas komandieris, pēc tam kļuva par Ziemeļlatvijas brigādes ložmetēju rotas komandieru. Mēs izvairījāmies, šeit tika pieminēts Somijas neatkarības karš, ko somu vēsturnieki sauc par pilsoņu karu. Latvijā pilsoņu karš nebija. Mums ir pilsoņu kara elementi, bet nebija pilsoņu karš, jo mēs kā sabiedrība vienojāmies savā starpā, brīvā, neatkarīgā Latvijā. Mēs visi, lielākā daļa, dzīvosim labāk, un par to mēs esam gatavi mirt kara laukā,
jā, varbūt mēs tagad esam atšķirīgos formas tērpos, samainīsim cepurus un cīnīsimies tālāk par savu sapni, par labāku dzīvi brīvā un neatkarīgā Latvijā. Tā ir unikāla spēja, kā jau es minēju, latviešu politiķu spēja noformulēt piedāvājumu, ko lielākā daļa no Latvijas sabiedrības nopirka, pēdiņās nopirka, un ne tikai nopirka, bet bija gatava par to arī krist kauslaukā. Jā, varbūt paturpinot Valda teikto, es gribētu atsaukties uz manas cienījamo profesoru Aivaru Strangu un viņa grāmatu Ebreju neatkarības karā, kas nu pat tās iznāca. Viņš pamato to, ka 1918. Gadā rudenī, kad sāk veidoties vēl ne Latvijas zemesardze, bet Vācu landesvēra daļas, viņā sastājās ļoti daudz vietēju ebreju iedzīvotāju. Un kuriem bija uz to brīdī tā kā, pilnīgi vienalga, vai tā ir vācu daļa, vai arī daudz krievu daļā, tā pašā Mihaila Afanasjeva vienībā arī bija daudz ebreju, tur bija arī daudz latviešu, bet bija arī daudz ebreju. Un viņus, šos cilvēkus, Latvijas nacionālo minoritāšu politika, vismaz neatkarības karas gados, bija viena no visliberālākajām Eiropā, ja ne pati liberālākā. Proti mums minoritātēm bija atļauts un apsolīts, pilnīgi viss, izņemot eksteritoriālai kaut kādu valstiskie veidojumi iekšā. Un mums nebija ne antivāciskuma, ne antisemītiskuma, ne antikrieviskuma mūsu bruņotajos spēkos, vismaz tajās, kas neatkarības karā karoja. Protams, mums arī nebija nekādu nacionālu veidojumu mūsu bruņotajos spēkos. Ja pat tādu neuzskata to pašu Latvijas Vācu zemesardzi vēlāk, bet landesvēra, ko mēs tautas valodā saucam par landesvēru Vācu vienībām, bija gluži vienkārši motivācija cīnīties pret padomju režīmu. Padomju režīms visus vācu baltiešus bija pasludinājis ārpus likuma esošus. Tātad vācu baltiešiem pie proletariāta diktatūras bija tikai viens ceļš. Tas ir uzreiz pat taisno pie sienas, kur viņus vienkārši ņems un nošaus tikai tāpēc, ka viņi vācu baltieši. Cita iemesla nav. Tikai tāpēc, ka tu esi vācies, tu esi iznīcināms vienkārši. Un šī tolerantā politika arī noveda pie tā, ka 72,000 cilvēku pēc saraksta 1920. Gada februārī Latvijas armijā. Un pateicoties Latvijas armijai, Latvija kļuva par valsti, kuru pēc tam atzina Eiropa. Tikai pateicoties Latvijas armijai, kas pierādīja spēju pastāvēt valstī, kas pierādīja spēju izdzīt visus iekšējos un sadrēkt visus ārējos ienaidniekus. Es no savas puses vēl atļaušos jautājumus, vienkārši skatoties laiku, mēs tuvojamies noslēgumam. Es tomēr iedošu pašlaik vārdu vēsturniekiem, un pēc tam būs noslēdzošais jautājums abiem vienstāstošiem cilvēkiem. Mans jautājums ir tieši par to, kāpēc mēs esam šodien šeit. Es savos 15, 16 gados, kad rakstīju, atceraties, sākumā teicu par to zinātnes pētniecisko darbu, man viņš ieintriģēja šī tēma ar to, ka nevar saprast pirmā vienība. Un es tomēr atļaušos šo jautājumu pajautāt šodien. Kā jūs redzat, vai mēs zinām, ir šī pirmā vienība, nav pirmā vienība, to ir iespējams noskaidrot, nav iespējams noskaidrot. Iedodiet lūdzu savu komentāru. Jāņem vērā, ka vairāk tie notikumi jau notika arī paralēli, vai ne? Un pēc Latvijas valsts tās proklamēšanas, vai ne, formējās gan Rīgā, gan, vai ne, teiksim, bija šie te apgabala apsardzības apgabali, vidzemes, kurzemes un viss. Un šeit mēs, vai neteiksim, tādu skatām uz vidzemes apsardzības apgabala piemēru, kur izveidojās šī CS rota. Un tad jau ir diezgan vienkārši, vai neteiksim, tādu salikt, kur vai ne tās
pirmās sadursmes iznāca, kur, vai ne, teiksim, mēs arī vai ne, šo te 24. decembra to izlūka gājienu Artūra Jansona vadībā, Drabeša muižas, vai ne, teiksim, un to jau var, vai ne, teiksim, tā nofiksē, ka tās bija, vai ne, nu, tās pirmās sadursmes. Ko es vēl gribēju, vai ne, teiksim, tādu, nu, pieminēt par kaujām, un respektīvi ne tik vien par kaujām, bet par individuāli izrādītu varonību, ar kuru varēja, vai ne, teiksim, apbalvot ar Lāčplēša kara ordeni, ir tikai apbalvoti Cēsu rotas 9 karavīri ir, vai ne, teiksim, tie visi zināmi un tādi. Bet es šajā sakarā gribēju piemetināt to, ka acīm redzot būtu bijis vēl vairāk to apbalvojamo, jo tie, kas tur vai neteiksim vēlāk arī parādījās, es arī prezentācijā rādīju tādu, viņi arī saņēma Lāčplēša kara ordeni, bet viņi jau uzreiz, jau pēc kaujām pēc Rīgas, jau tur janvāra kaujas, marta kaujas, Latgales atbrīvošana, un Lāčplēša kara ordeni pirmo reizi jau apbalvoja 20. gadā, un līdz ar to, vai neteiksim, nu, viņš stādīts priekšā, konkrētais karavīrs bija pa kādu citu nopelnu. Tā kā vai ne šeit varētu. Pēdējā laikā arī, nu, teiksim, mēs tā skatāmies vairāk arī tajā kontekstā, ne tikai ar šīm te latviešu vienībām, bet arī tur ar vācu un krievu vienībām, ja. Nu, dažkārt, nu, pavīd tas jautājums, ka nepietiekami viņu tas ieguldījums novērtēts tur 18. gadā. Nu, tas tīri vai nevar būt, nu, politiski tādi, ja, bet tā kā, vai neteiksim, tie notikumi, kas ir fiksēti pēc Latvijas valsts proklamēšanas, es domāju, ja vai ne ir kaut kādi konkrēti jauni, teiksim, atklājumi un tādi, nu, tad vajadzētu publicēt, un tad mēs varētu diskutēt. Es domāju, ka šeit jautājums ir par to, ka mums savā ziņā, diemžēl, nav neatkarības kara vēstures, mums ir latviešu vienība vēsture neatkarības karā. Kas notika Latgalē 19. gada decembrī, tāpat 18. gada decembrī, jā, tāpat Afanāsija vienība, no kurienes viņi izradās, uz kurieni viņi aizgāja. Mums vēl aizvien drusku miglātīts, un visas šīs pārējās lietas ir kaut kur fonā. Un ir diezgan labi redzams, ja strādā ar tiem dokumentiem, gan ar apbalvošanas, ir ļoti redzams, kā notika šī apbalvošana. Un tas bija tāds pārdomāts, ko es jau pieminēju savā ziņā par Lielauces kauju. Tas bija Latvijas armijas vadības uzstādījums, ka šī būs mūsu pirmā kauja. Visi, kas šajā kaujā vispār ir piedalījušies, viņi visi kļūs par nākotnes Latvijas armijas eliti, un kas bija de facto Latvijas Lāčplēša kara ordeņa kavalieri. Un tad tas bija, viņi kļuva par pamatu, un šādā veidā viņi būvē. Un Cēsu rota, kā tā rota, kur bija saglabājusi, nu, tādas vismaz formāls nosaukuma, un cik no cēsīm tajā rotā bija, tur jau īstenībā bija diezgan maz, jo redzēt, kā es minēju, pašā sākumā vispār saucās apvienotā rota pirmās 10 dienas. Un tas bija tāds pārdomāts, un tiklīdz kā mēs sāksim varbūt pētīt, rakstīt, publicēt neatkarības kara vēsturi, tad šeit parādīsies varbūt ne gluži vienības, bet latviešu kara vīri, kā neatkarības kara dalībnieki un arī ar individuālo varonību, kas ir izcēlušies, es domāju, nu, pilnīgi noteikti. Ir jau vēl, vai neteiksim, tāds aspekts arī uz tām citām vienībām, no kāda skatu punkta, nu, skatās, vai neteiksim, vai tas bija kāda, teiksim, 20. 30. gadu latviešu militārais vēsturnieks, ja kā, piemēram, tās paši tagad Afanāsjevi, ja, viņas, teiksim, uzskata par soda ekspedīciju arī dažkārt. Jā, bet Afanāsjevam viņa vienībai bija oficiāls līgums ar Latvijas valdību. Viņa tika iekļauta
Viņi tika iekļaut Latvijas valdības bruņoto spēku sastāvā pilnīgi oficiāli, tur pat dokuments, viņš ir pat publicēts. Bet, ja runājam par to pirmo vai otro, jā, varbūt tās mūsu lielākais trūkums pēdiņā šobrīd ir tas, ka nepastāv tāda noteikta 18. gada novembra nomenklatūra, ja, kurā būtu rakstīts pavēle numur 1, dibinām Cēsu rotu tajā un tajā dienā, pavēle numur 2, dibinām tas. Tiek pieņemts, un šis pieņēmums ir nācis no 20. gadiem, ka ir divas šīs, trīs pirmās vienības, tas ir virsnieku rezerve, Cēsu rota un studentu rota. Virsnieku rezervē bija handikaps milzīgs, tur dienēja Jānis Golodis. Un līdz ar to, kā tad viņš ne pirmais galu galā. Un Cēsu rotē tāda handikapa nebija, jo Arturs Jansons, tur tā viņš ne sevišķi ieredzēts pēc tam. Bet šīs studentu rotai, tur ir konkrēts dibināšanas datums, viņa nekādīgi nevar būt pirmā. Bet tiek pieņemts, ka šīs divas pirmās vienības ir, tas ir vēlākā neatkarības rota, tas ir virsnieku rezerve un Cēsu rota. Jā, ir ārkārtīgi grūti pateikt, kura jau reāli bija šī pirmā vienība. Bet tieši tā, jo mēs nezinām arī, ka varbūt vēl bija arī citās vietās miestos kaut kas, ko varētu uzskatīt par kaut kādu vairāk vai mazāk regulāru armijas vienību. Tā kā, bet toreiz valdošā ideoloģija pieņēma šādu lēmumu un armijas kodola stiprināšanai šī ideoloģija bija nepieciešama, jebkurai valstī nepieciešama militārā, nacionālā ideoloģija. Tas ir tas pats, kas ar 700 verdzības gadiem, piemēram, mēs pieņēmām šo te vēstures traktējumu. Un tāds viņš ir nonācis līdz mūsdienam. Vēl var tā pastīties Cēsu muzejā mūsu neatkarības kara ekspozīcijā ir plāksne, kas bija 1933. gadā atklāta pie jaunās pils. Un tur jau viņi diezgan uzmanīgi tā uzrakstīja pirmo vienību Cēsu rota. Nevis pirmā vienība, bet pirmo vienību Cēsu rota. Tad es saprotu, ka faktiski vēsturniekiem vēl ir ko darīt. Bet noslēdzot diskusiju, gribētu pajautāt, man tāds filozofisks jautājums gan Dārtam, gan Jākapam. Kā jūs teiktu, kas ir tas, ko jūs, kas ikdienā arī strādājat ar karavīriem, ko jūs sagaidīt no skolām? Jo skaidrs, no skolām tālāk tie cilvēki sadalās, daļa aiziet uz armiju. Un kas ir tas, ko jūs sagaidīt no skolām, vai ko jūs gribētu vairāk no skolām, lai kādi cilvēki atnāk uz armiju un kļūst par karavīriem? Es pat teiktu, pirms skolām būtu par ģimeni, kā jau es to akcentēju, faktiski viss iesākas tieši ģimenes šūpulī, un bērns jau nevar izaugt par ko citu, kas ir viņa vecāki. Līdz ar to tas nav stāsts tikai par bērniem, tas ir stāsts par mums visiem. Un proti, tātad vēlreiz lietot šo vārdu iesakņošanās savā piederības apziņā. Un jāatzīst, ka šis ir tas, ko es labprāt redzētu, bet tas ir faktiski laikmeta tāda iezīme. Domāt varbūt vairāk caur savas personīgās dzīves skatījumu, bet domāt par aizsardzības tādam kontekstam būtu ļoti svarīgi, ka cilvēki, kuri veido bruņoto spēku struktūru, ir šo kopības apziņu, lai tajā dienā un mirklī, kad ir trauksme celties un doties, tad no jautājums, vai es došos, bet es došos, un tāpēc, ka šī ir mana zeme, šīs ir mans mājas šeit, un tas lielā mērā cieši saistīts ar vēstures, arī ne tikai izpēti, bet arī tiešām šo stāstu, arī tāpat kā senatnējies no teoloģijas, tas narratīvs un vēstījums, protams, nepārspīlējot un arī nemazinot nozīmi, bet tas arī faktiski veido mūs kā cilvēks, arī mani, veidot manas ģimenes saistību ar strelnieku laiku un neatkarības karu, kas man uzliek šo pienākumu
šo apziņu, un es domāju, kas būtu, ja man vecums tēvs Ziemassvētkaujās nošaut, vai Bermonti teātrī nošaut, vai kur, bet viņš gāja un cīnījās. Un, līdz ar to šis ir tāds ļoti personīgs, bet to vēlreiz es nedomāju, ka skola to var iemācīt. Tas nāk caur audzināšanu, bet skola var to akcentēt kā vajadzību. Es lieku šeit punktu un ļaujot Dāvidam. Es minētu 3 lietas, kas varbūt raksturo, zinātnieki varbūt strīdās, ja tā ir vai nav, bet es domāju, lielākā daļa piekrist tam, kas veido cilvēku identitāti, tā ir vieta, valoda un ticība. Vieta kā vide, jo jebkurš mēs vai uzaudzis uz pilsētas bruģa vai pie jūras smiltīs vai pie mežmaliņā vai kur citur, tas veido tavu identitāti, kā tu uztver vispār atrašanos uz zemes. Un ja tā ir mūsu zeme ar mūsu zemes smaržu un garšu un putnu dziesmām un jūras šalkoņu, respektīvi tā, ka cilvēks izjūt šo piederību videi, tā vide, tā mūsu zeme, kur dzejā strēlnieki aprakstīja, vai ka karavīrs sēž, ja viņi lido pāri Lužnatēs, un viņš tur sapņoja kaut ko dzejo pa putniņiem, kas tas ir vispār, ja? Bet tā ir tā viņa piederības sajūta. Otrs, protams, ir valoda. Domājot arī šodienas diskusijas kontekstā, saprotot Latvijas armijas veidošanās vistas kontekstā, ka tur bija šīs dažādās tautības, mūsu latviešu, krievu, vācu un ebreju un vēl citas tur saskaitītu, poļus un lietuviešu un tā tālāk. Bet valodas šīs ir, ka mēs runājam vienā valodā. Un te būtu viena lieta lingvistiska valoda, cita lieta valoda, ka mēs runājam vienā valodā par vērtībām, ka mēs saprotam, ka runājam par vārdu cieņu, ko tas nozīmē visiem vienot izpratni, ka nozīmē cienīt cilvēku, tev līdzās, vecāku, jaunāku, sievieti, vīrieti vai ko citu. Es biju vienā valodā tādā ziņā, kad pārtam. Un trešā lieta ir ticība. Atkal šis jautājums, kas ir tā mūsu ticība, tā mūsu pasaules redzējums zem saules, ja, ka mēs dzīvojam, ja, vai tā ir kristīgā ticība, mūsu dainas un dažādu šo konfesiju prakses pieredzes, kas tas izkristalizējās. Un mūsdienu cilvēks no vienas puses teikt, ir jaunieci arī ļoti, tā teikt, individuāls vērsts, tādi ideoloģiski dažādi šie elementi, tad ir atzīmes vai tās pagāniskās, neopagāniskās tradīcijas, un tad kristīgās, un tad kaut kur viņas savstarpējās, bet tas izaicinājums būtu, kā mēs spējam pacelties pāri un domāt par to, kas ir tas, kas mūs tiešām sasaist kopā. Jo, piemēram, tāds iespējas šogad bija Liepājā lāpu gājiens, kur sanāk, vairāk 1000 liepājnieku kopā, un visi iet lāpām, tur bērni, jaunieši, pieaugušie un karavīri un viss. Un redz to milzīgo cilvēku masu, mēs visi jūtamies vienot, mēs esam kopā. Un tad mēs iezūmot, tad teikt, kas tad tur ir tajā publikā, tik ļoti dažādi cilvēki, gan pēc vecuma, gan pēc dažādām izpratnēm lietām, un tad mums sāktos strīdi, bet kaut kur tādi rituāli, un ka mēs dodam tam saturu, kas tas mūsu priekšstats par to, kas mēs esam šeit savā zemē, savā valstī, kāpēc mums šeit svarīgi būt, un kā to iedot skolā, ja, vai ģimenē, vai sabiedrībā, vai mēdījiem, protams, tā ir vērtība audzināšana, un no tā mēs nekur nevaram aiziet. Paldies. Un es, protams, gribu izmantot izdevību un es gribu pajautāt Zeibota kungam arī vienu jautājumu. Nenovērcieties no manis. Respektīvi, tas mans jautājums ir tāds, ko jums, kā pieredzējušam armijā, ko jums ir nozīmē būt karavīram un ko jūs pašreizējā pasaulē novēlētu, pašreizējā esošajā situācijā jūs novēlētu Latvijas sabiedrībai? Labs jautājums, ko nozīmē būt karavīram. Tad man ir, varbūt es sākšu ar to, ka viens no Latvijas armijas augstākiem virsniekiem šajā laikā, viņš tagad ir atvaļināts, tas ir Juris Zeibarts. Viņš ļoti bieži savās runās ir teicis tādu lietu, ka Latvijā ir tikai 2 specialitātes. Tas ir zemnieks un karavīrs. Mums, latviešiem, par to vajadzētu vienmēr padomāt. Un te, ko Dāvids tikko teica par šīm vērtībām, tad šīs ir tās vērtības. Un ja viņš teica, ka
ir šīs divas galvenās specialitātes, ap kurām mūsu dzīve visa veidojās un virzās, tad tas ir zemnieks, kurš gādā mums maizi, iztiku, visu pārējo, un karavīrs, kurš viņu sargā. Karavīram ir būt gods. Un šodienas visas sarunas mēs atkal runājam pa vēsturi un atkal mēs godinām šo karavīru. Atkal mēs viņam sakām paldies par viņa darbu un paldies par tiem vārdiem, kas šodien bija par Latviju kā tādu, ka to ir izcīnījis karavīrs. Bet ne tikai, kā bija vārds, ne tikai, un tikai kopā. Un šodien cauri arī visām tādām gājušas vārds kopā. Varbūt es aizņemšu vēl pusminūtu un pateikšu. Vakar man bija interesanta saruna. Vakar arī mēs arī bijām vienā pasākumā, kur mēs zemūdenes Ronis komandierim, pēdējiem komandierim Hugo Legsdiņam būtu bijuši 120 gadi. Bet tā saruna bija ne par šo. Saruna bija ar cilvēku, kurš šodien ir tālbraucējs, strādā uz pasaules kuģiem, kuri Baltijas jūrā neienāk nekad, viņi ļoti lieli. Bet viņš vienlaicīgi arī strādā par pasniedzēju ar mūsu kadetiem. Un runa bija par to, ka Jūras akadēmijā viņš vadīja vienas izdzīvošanas kursus, kurā piedalījās arī mūsu jūras spēku virsnieki, jo mūsu jūras spēku nākošie virsnieki arī mācās daļu Jūras akadēmijā. Un viņš saka, šis izdzīvošanas kursā kadeti bija sadalīti tajās grupās, un iznāca tā, ka tā viena grupa ir tikai mūsu militārie jūrnieki, un tie ir tie. Bija pa glābšanu, tur plostiem un tādas lietas. Un tur izkristalizējās un parādījās ļoti vienkārša lieta, ka tie, kas ir no civilās puses, viņi katrs centās izdzīvot. Katrs centās izdzīvot, jo viņi tika izsviesti no laivas, viņi bija buļļupē, kur arī ir straume, viņi saka, 2 tur nes projām, citi nelieks nezins, viņi katrs izdzīvot. Ko darīja jūras spēka grupa? Viņi visi sagāja kopā. Viņi visi gāja kopā un visi. Un šeit runa par to, ko mēs šodien arī runājam. Vārds kopā. Un tas ar to vārdu iet kopā tikai, ja tie savienojās. Un es domāju, ka šis sarežģītais vai tik vienkāršais vārds kopā raksturo, kas mums būtu jādara. Kas mums būtu jādara šodien, un es domāju, pēc pagājušā gada Krievijas iebrukuma Ukrainā tas ļoti labi parāda. Un šodien arī daudzās prezentācijās mēs dzirdējām, mūsu draugi, lielie, sabiedrotie, viņi nogaida, viņi neiesaistās, viņi gaida, kas uzvarēs, tam es palīdzēšu. Līdz tam, lai Dievs nedod, un ja es palīdzēšu tagad, un viņi neuzvarēs, un kurā pusē tad es būšu? Mums jādomā par šīm lietām, mēs nedrīkstam baidīties. Un ļoti daudz braukājot par skolām, tiekoties ar mūsu jauniešiem, tā skaitā arī ar studentiem, es personīgi daudziem vienmēr saku, šodien ir iespēja laiks. Nebaidieties, uzdrošinieties, kļūdīties nav noziegums. Jebkuru kļūdu var labot. Un ja tev ir vēl draugi, tad šie draugi tev palīdzēs šo kļūdu labot. Bet uzdrošinies un darīsim. Es domāju, tas novēlējums man ir visiem mums un visai Latvijas tautai. Arī tuvojoties Ziemassvētkiem, jaunam gadam, uzdrošināsimies. Un šis laiks ir tas, kad mums ir jāuzdrošinās, jo laiks ir sarežģīts. Priecīgs Ziemassvētks, laimīgi jaunā gada. Paldies, ka tev vārdu!
ņemot vārdus no mutes, līdz ar to jūs padarījāt man darbu. Paldies! Bet tad noslēgumā es tiešām gribēju ļoti līdzīgi teikt, bet tas, ko es no šodienas paņemu, ka man šķiet, ka mums ir vairāk jārada vai jāuzraksta varoņstāsti, bet nevis mīti, bet reāli varoņstāsti, kas mums ir, ko mēs arī šodien dzirdējam. Otra lieta, ka mums ir droši vien vēl būtiskas detaļas jāuzraksta vai jāapkopo, lai mēs varam to bildi salikt pēc iespējas labāk kopā. Un tagad runāju kā no skolotāju kopēm. Un trešā lieta, mums kopējā šī bilde vēl ir būtiski jāveido, lai mēs uz tās tad balstoties varam droši un atceltoties Zēbota kungu kopā doties priekšu. Paldies jums visiem, ka jūs bijāt šodien klāt. Paldies, ka jūs tik uzmanīgi klausījāties. Lai jums ir labs svētku laiks, jo šī sākas svētku laiks. Un vēl droši pakavējieties tur ārpusē, ir iespēja kaut ko vēl iedzert un uzkost. Paldies!